gaisa. Resta till gaisa. Resta till gaisa. Tas ir svarīgākais. Tik daudz no audio tas apgūst. Jā, tad nebūs pretīgi klausīties. Čau, Maksim, otrais dublis šodien. Čau. Jā, kaut kādu pusotru, gandrīz 2 gadus neesmu rādījies, Jā, bet arī nebija jauna izrāde. bet tagad ir. Tagad ir iemesls. Ir iemesls. Tu man atsūtīji afišu uz vienu konkrētu vietu tikai. Tad pagaidām tev ir zināms tikai viena lokācija, kur tu močīs, ja Daudz, ko es sūtīju? Kuru Tu vietu? man atsūtīji, ka tur Rīgā kaut kādā kultūras namā tikai. Jā, būs arī Es Rīgā. gribēju, tu man sarakstīji atsūti ar Jā, visām kurš vietām. mums šodien datums? Man tagad ir tā, publiskie pasākumi šogad ir beigušies, bet Jā. nākamgad jau janvāra tajā pirmajā nedēļā, kas būs tāda īstā nedēļa garā Jā. pēc jaunā gada, tad es startēju un līdz pavasarim, līdz maijam noteikti, līdz jūnijam arī Opa. ļoti aktīvi. Jā, katru nedēļu kaut kur pa dažām izrādēm nospēlēšu. Sāksim Atsūti jā, man, pirmo Rīgā. tad Atsūti man to, ja tev ir jau tā kā sarakstīns. Jā, tas nebūs Ar pārāk visām interesants saraksts. Tas nekas, Jā, vienkārši bet cilvēki tur ir redz, ļoti daudz. Kur tu būsi, kur tev var satikt? Jā, Arī es tev varēšu saprast, es negribu braukt uz Rīgu. man tuvākais noteikti tagad ir tavā pusē Allaži 12. marts. Man Okay. šķiet, ka tas ir piekdienas vakars. Vēl nekas nav izziņots, bet ir ieplānots. Jā. Okay. Vēl nav izziņots. Jā, Skaidrs, tad tev vēl visi datumi jāsaliek pa lielam, jā? Līdz galam nav grafiks Daudz sataisīts, ir. jā? Viņš vienmēr tur papildinās, modificējās, jo ar iepriekšējo izrādi es nospēlēju kaut kādus 200 izrādes ar Jā. iepriekšējo programmu. Iedomājies, es liktu tā kā tūris plakātu. Jā. Tur ir 200 kaut kādi vispār ar 3. izmēra burtiņiem sarakstīti kaut kādi tur un tur. Jā, Un tad jā. cilvēkam ir jāmokās un jāmeklē no 200 vietām. Gigi? Jā, ap 200, Jo, ap 200, bišķi virs. Nē, tev vajag sadalīt pa laikiem. Tad, tagad šajā Jā. mēnesī ko saraksts. Es arī reklamējos, kad es būšu Jā, tavā jā. pusē, es tad arī reklamēšos šajā pusē. Pa lielu, Okay. Nav jēgas, ka tu, piemēram, zini, kad es esmu Rēzeknē vai kad es esmu Liepājā. Varbūt es tur esmu tajā dienā. Jā, bet tad tu arī zinās. Pie brūcē Jā, aizbrauc. tad kaut kur Liepājā tā reklāma arī parādīsies. Tad uzreiz ir kur uz randiņu aiziet. Es vēl pavēlti ielaižu tev vipinieka status. Tinder randiņā uzreiz izcelies. Jā, tā kā tā. Man galvenais, lai sieva šito neklausās. Jā, tā jāklausās, sako vispār, ko tu dari. Nē, tāpēc es tur dzīvi pilnīgāko vēlu, tev vienalga visi. Domāju, lai jau izklaidējās. Vismaz man liek mieru, nezāģē tagad. Un otrādāk. Jā, krūti. Skaidrs, ka tu tāds ritīgi busy čels, ne? Ir aizņemts, jā, šī nedēļa ir bišķi brīvāka, tas ir tieši starposms starp pēdējo publisko, ko nospēlēju, un korporatīviem, kuri tagad aizies. Jā, un tad ļoti forši mums sanāca sabīdīt šito, galīgi neiebilst, ka man nav pirms vai pēc izrādes pie tevis jābrauc, bet tu tieši atbrauc, tad arī smadzenes svaigākas. Jā. Var pamuldēt vairāk, nav laiks tik limitēts, jā. Iepriekšējā reizē mēs jau tieši Valentīna dienā ar tevi satikāmies. Mums Jā, te bija es to romantiskais vakars. Varētu būt, Jā, jo man bija Valentīna dienas pasākums, un tad pēc tam pie tevis. Pagaidzi, tev pēc Alažiem tas bija. Jā. Tev bija Alažos pasākums, uz kuru es biju, un tad tu atbrauc šeit. Jā, ļoti, arī puslīdz veiksmīgi sanāca. Tev kaut kāds heits pret Māpils kultūras namu, tu brauc uz Alažiem un nebrauc uz Māpili. Kas notiek? Es esmu arī Mālpilī bijis, jā, es neesmu tagad šitajā turē runājis vēl ar Mālpili. Nezinu, vēl nav sanācis. Tur daudz vietas, kurām vēl neesmu runājis, bet kur arī pa laikam kāds uzraksts. Redzēsim, vai sanāks, nesanāks tur jau. Uz Māpili viennozīmīgi ir vērts atbraukt, jo šeit diezgan daudz tā kultūra baigi attīstās šeit. Jā, jo es esmu bijis, regulāri. ko es pāris reizes uzstājies, bija riktīgi labi pasākumi. Jā. Pirmajā reizē bija pa 2 eiro, un pēc tam pa 4 eiro, es atceros. Jā, tu redz, kā inflācija. Tagad jau būs piečuks kā minimums. Tur jau vāciņš jātaisa papīru. Nē, man patika, tu pats arī teici, nākat vairāk, varēšu vairāk papīru. Kaut kā tu to forši pateici, ka šoreiz bija 2 eiro, nākamreiz būs 4 eiro. Bet tu to forši pagriezi toreiz, es atceros. Es biju uz tavu šovu. Jā, tu teici, ka šitien ir labs arī tas nodrošinājums Mālpilī. Es domāju, ka šoreiz jāatzīst. Kas tur tagad vada, nezini? Es zinu. Jā, kurš ir priekšnieks pašlaik, jo dažreiz tur baigi viss mainās. Jā, tur viss pamainījies, bet es noskaidrošu, viņi it kā grasījās iet prom, bet vai viņi aizgāja prom, es nezinu. Jā, dāma, jā, kaut kāda? Jā. Labi. Es viņu uzzvanīšu, uzjautāšu un es iedošu tev kontaktus.
Jo es negribētu braukt uz Alažiem. Baigi tālu, ne? Baigi tālu. Un arī, Nevar āliņu iedzert. Tas ir daudz. Jā, Man arī tas bieži daudz. prasa, kāpēc tu tik daudz braukā, ka tu... Jā. Bet, viens tāpēc, ka ir laba pieredze. Jā. Un, ja, piemēram, tu esi uzstājies blakus pagastā, Jā. tad, pēc tam tu citā blakus pagastā kaimiņos taisi pasākumu, un uz tevi nāk tīri tāpēc, ka savējie no tā blakus pagasta pasaka, šitais bija jēdzīgs. Nu, jā. Un tā ir Jā. pati labākā reklāma, tur labāk nevar būt. Un jā. tas, ka tu esi, ka tu teici, ka es atbraucu pie tavas mājas durvīm, ka Jā, tu vari jā. ar kājām aiziet, Tas tur vispār uzreiz ir, jā. cita motivācija. Tev nav augsts pievērš logu. Nē, vispār nav. Nav? Es taču... Ok, ja tev nav, tad viss kārtībā. Latvijā ar stand-upu notarbojos, tur jau pieredzis pap, kura nav apmaksāta. Nu jā, lauka kultūras namos. Tas ir standarts. Ja kači garļīgs nav ieradies no rīta jā. darbā, tad ir vēsi droši vien. Sestdienā, labāk neuzstāties, jo piekdienā viņš uz korķi uzsēdās un tik nākamajā nokāps. Jā. Tā klapus. Šito griezīsim ārā, jeb atstāsim. Un, ja ir iespēja izgriezt, tad, protams, griežam ārā. Tur nav ko klausīties decibelus liekus. Jā. Krūti. Kas jauns klausies? 2,5 gadi kopš pagājušās Valentīna dienas, bet kopš Valentīna 2 gadiem atpakaļ Valentīna dienā satikāmies. Jā, kas man... Daudz noticis, ne? Daudz, Tu internetā vairāks. Pēc tam tu diezgan aktīvs paliki interwebos. Es to tā ievēroju, kad es tad pēc tam, vai arī es vienkārši pēc tam tev vairāk redzēju. Bet man liekas, ka tu pats sāki tādu tā kā jau arī. Es nezinu, ko es tur darīju. Kaut kādas skečiņus taisīju. Kaut ko bišķi par politiku, kaut ko bišķi par... Mēģināju joku vidikus taisīt. Vidīgi, ik pa laikam. Es tagad arī laižu no stand-upa, kas man tur ir sataisījies ar iepriekšējo izrādi. Jā, šādi tad jau kaut ko recīgu arī uzrakstu. Šitais video sanāks, tad arī jānopublicē. Kaut ko pa bišķim liek. Nē, es tur baigi pats aktīvākais sociālo lietotājs, bet kaut ko ielieku parasti normāli skatījumi. Kā šoviņi iet uz augšu? Restīvi, tas pieprasījums pēc maksima palielinās? Jā, viņš 10 gadus jau bišķi vairāk šito daros, un pa bišķim viņš aug. Aha. Man ir bijuši periodi, ka liekas, tas vispār nav atdevis, ka viss kā bija tā ir, bet tad tu paskaties pierakstus, statistiku, cik kur ir bijis cilvēki un kā smējās, tu saproti, ka tomēr ir labāk. Ir labāk noteikti nekā tur pirms 5 gadiem. Arī pirms 5 nebija slikti, bet ir. Pa bišķim tas viss tiešām attīstās, ja to dara un lūnī nelaiž arī, tas daudz dod. Tas jau kā jebkura praksa, kā jebkurš arots, jo tu vairāk praktizē. Jā, ja nav sūds, tad būs uzreiz ok, un ja vēl turpināsi, tad tev dos naudu, un tu varēsi vēl labāk to darīt, jo tev piķīt pa to piemet, tas vispār skaisti. Savilkt vismaz galus var tagad teiksim tā, ar to, ko tu dari, tagad var daudz maz normāli izdzīvot, pēc 10 gadu jau izmuļāšanās. Es nedrīkstētu sūdzēties par finansēm, bet es jau pirms Covida nedrīkstēju pa viņām sūdzēties, un arī Covida laikā es nedrīkstēju pa viņām sūdzēties, jo tur valsts piemeta tā, ka likās, es varu nestrādāt, ja jūs tev maksā tomēr? Mēs te minējām pirms kadras, ka parunā pa politiku, tā uzreiz maksā kaut kas tev. Tā daudz domā noteikti, ka tie mani joki, kas ir pa politiku, tie ir apmaksāti, pārējie nav. Bet ja es, piemēram, par auģikiem bembiem pajokoju, tad man arī autosaloni deva naudu. Es jau pavelti nekad neizdomāšu lietas. Jā, tā ir man arī. Ir bijis epizodes, ka man ar tā, ka esmu kaut kāds tur uzpirkts. Tad man Kremlis ir uzpircis, tad man Vienotība ir uzpirkus, kurš visi man maksā. Es tā baigi labi kaut kā māku tā, pa vidu slīdēt. Visi tik bleķo. Ļoti labi iekārtojies, tas ir tāds perfektais politiķis. Ņem naudu no pretējām nometnēm, un visi domā, šitais ir pa mums. Viņš jau pamet sprunguļus tikai riteņos. Viņš sev tur vasarnīcu uzcēls, viņam vispār vienalga. Viņam kā tik piķi dod, Tieši tā. Okay. Klausies, teiksim, komēdija vispār kā tāda. Kas ar viņu noticis ir pēdējos to laiku, kamēr mēs pēdējos tikāmies? Arī pa bišķim vairāk paliek... Latvijas komēdija. Tur ļoti pa bišķim vairāk paliek. Arī tur
tur tas open micos vispār slikti. Nu, pašlaik tieši šobrīd, tur pēdējās 2 nedēļas, drausmīgs vispār. Jo atceries, tu iepriekšējā reizē, es atceros, tu teici, ka tu biji vienreiz uz open mic, tu esi bijis tagad. Nē. Nu, tu biji labajos laikos. Okay, jā, un atceros, tu teici, ka tur, it kā smieklīgi baigi nebija, tur bija daži ārzemnieki smieklīgi, viens čalis, kas publikai dirsa virsū, ka viņi stulbī, viņa jokus nesaprot. Jā, ka, tagad ir sliktāk. Tev ir laba atmiņa klausies. Jā, nu es jau kaut kad arī skatījos šito te pēc tam, ko mēs esam sarunājuši. Okay. Jā. Zini, es 2 reizes esmu vismaz gājis cauri, nu tad... Tā, šitas jāizlabot. Par šito vairs nerunāt. Tur pēdējo open mic bija tā, ka tur kaut kādi 80 apmeklētāji, skatītāji. Vakar es uz open micu nebiju, bet vakar, ko mums čatiņā tur čaļi meta, ka bija 3 runātāji un bija tikai viens apmeklētājs. Tas pats bija ārzemnieks, kas dzert atnāca uz to vietu, nevis uz komēdiju. Viņš nezināja, ka tur kā četnika. Jā, bet tādi periodi ir bijuši. Zini, viņi nākamā mēnesi jau var beigties un atkal būt pilns tur. Open mic ir tādi neformālāki pasākumi. Bet ir kaut kāda centrālā vieta šiem open miciem, vai tas joprojām tiek tur tā? Viņi notiek ļoti daudz kur, un dažādas organizācijas taisa daudz kur. Jā, ļoti daudz komēdiju Latviju bārā notiek. Tad ir tāda jau, tad komēdija Latviju bārs, tas ir tāda jau vietiņa, kas ir jau, tā kā vairāk vai mazāk būvēta par un ap komēdiju. Jā. Žanru. Jo vienkārši atnākt iedzert tur. Nē, tas skaidrs, jā, bet vienkārši atnākt iedzert var, tu redzēt, vienkārši atnākt iedzert uz rock bāru, tur būs muzika, paklausīsies muzonu. Pieturā uz soliņa. Jā. Paveldīt. Vai tu aizēji vienkārši iedzert uz komēdiju klubu, kurā tev būs attiecīgi... Jā, tur ir komēdija barčiks, viņš ir. Komēdija bārs. Jā. Tas jau dod klāt, tu tai pieredzītē. Tas, ko es gribēju, kurā vietā tagad ir tas, kur tad ir komēdija? Pretī bērnu pasaulē. Jā. Rīgā tas ir Matīs kas iela. tā par, Matīsa un Barona stūris. Barona, nē. Jā, jo šitais te. Bērnu pasaules Baronijos? Nē, Matīs un jā, pareizi, jā. Jā, tas ir tur. Tieši tur. Okay. Aiz puķu veikalā. Jā. Cool. Būs jāizbrauc apstīties kādreiz. Un tur tā vienkārši nāc iekšā un... Jā, tikai jāapskatās, lai tas pasākums notiek tajā vakarā tur. Viņš tur nav katru vakaru, un tur ir arī solo izrādes, kas uztaisa, ko vēl uztaisa. Visāds pasākums, jā, bet ar humora, piesitienu humoru ievirzi visu. Aha. Jā, un ja open micā gribās parunāties. Tad arī šajā jomā ir diezgan krīzīgi. Jo, ja savulaik dažreiz bija tā, ka tur 11 cilvēki piesakās, kādam ir jāatsaka, jo vienkārši tīri fiziski nevar to vakaru mūžīgu vilkt garumā, ņemot vērā, ka tur ne visi ievēro laika limitus. Kāds tur 5 minūšu vietā pusstundu novārās. Jā. Tur vispār, jā. Tad tagad baigi labi, ja kāds vēl piesakās pavairāk, jā. Tā vienīgā reize, kad tas bija kaut kādā, kur piens un kefīrs tur tajā rajonā kaut kur. Man liekas, tu labietī bija. Jā. Tas alustā. Jā, tur joprojām reizi mēnesī open mic notiek. Bet tur bija diezgan tā, ka tur katram bija laikam 5 vai 10 minūtes, un tad, kad viņas gājas beigām, ja tur aizrāvās, tad tur jau bija tā kā aizmūrs. Jau kāds bļāva tīnies nāst. Piedē! Vai vismaz nam joki tāda, zini. Man tā liekas, ka tur bija. Vēl vakara vadītājs jau nazis sāk asināt. Jā. Es atceros, viena bija tāda smieklīga epizode, kurā viena dāma uznāca un ar tādu drusku tā kā dusmīgi par to, ka viņai nesanāk laikam. Bet viņa uznāca, sāka latviski visu to sarunu, un pēc tam vienkārši kaut kādā brīdī pārslēdzās angļu valodu. Viņa nav pirmā... Anglicismi un tad aiziet jau angļu valodā, bet tāpat tās nekas tur nesanāca. Tas neizručīja situāciju. Ir bijuši arī tādi cilvēki, kas open micos uzstājas, ka, piemēram, pirmo reizi tur čals uzstājās latviski. Jā. Baigi neiet, bet pirmo reizi, ko tu gribēji tur? Jā. Kāds bija ekspektācijas, ka nākamajā rītā Slavens pamodīsies? Netaču. Nākamajā rītā Arēna Rīga uzreiz. Bet viņš atnāk nākamajā dienā, un tad viņš to pašu mauc angliski. Jā. Efekts skaidrs, ka ir tas pats. Jā. Visi jau to angļu valodu pa lielam saprot. Jā. Bet, ko tu domāji, ka angliski runājot, tu pēkšņi būsi smieklīgs? Tiešām, nē. Tas varētu būt no tā, ka bišķi saturu vajag arī tajā runā. Tas varētu, laikam, būt no tā, ka tu esi saskatījies to komēdiju angļu valodā. Jā, ka ļoti daudz ir angļu valodā. Angļu valoda tāda plūsta. Viņa ir plūdošāka valoda. Plūstošāka nekā pieņemsim. Repot viņā laikam ir krūtāk, vieglāk, nezinu, kaut kādam vārdam tur jābūt. Vispār tā valoda pat pa sevi,
latviešu Ka jā, valoda viņi ir ļoti īsāka. sarežģīta. Jā, tur ir daudz dažādu locījumu, un ja tu teikumu sākumā saputrojies ar locījumiem, tad tev aiziet, ķītaļi ātrā, tur ātri, tu paliec neloģisks. Un tev ir jāpārlabos. Tas teikums no sākuma jāsāk. Angļu valodā tur tie locījumi nav tik daudz, tā kā, ja tu viņā labi orientējies, tu tā plūstošāk var. Jā, alfabēts arī īsāks, tad uzreiz atskaņu vairāk. Mazāk burti, mazāk ko mācīties. Tā kā. Vārdi standartā vairumā gadījumā īsāki. Jā, un tas, laikam, ir tas, uz ko tā kā migrē tā. Tā, nezinu, kas viņu skaitās, Z vai kādu tur tā paudze, vai X paudze, vai kas tur ir. Šitais pat cilvēki, kad viņi ikdienā bišķī tos anglicismus met iekšā runā, tas tā nav baigi pamanāms. Bet, kad uz skatuves to dara, tad visiem ir kaut kāda tāda nelaba sajūta. Kad viens runā latviski, es te vispār neriskēju to darīt, bet, iedomājies tur. Krievs met iekšā anglicismus, kas tas ir vispār zaimo valodu, bet arī, ja latvietis no skatuves to saka, tad var redzēt, ka publikā ir tā, kāpēc viņš saka pēkšņi angliski. Tur kaut kā viss objektīvāks paliek uzreiz. Tas viss paliek krinģīgi. Jā. Uzreiz, vai ne? Bet tā ir. Es arī, teiksim, mūsdienās, jau diezgan arvien vairāk tu redzi to, kad cilvēks tā kā tvarstās pēc tā vārda, un viņš nevar viņu atrast, un vieglāk viņam ir paņemt kaut kādu tur angļu valodu. Jā, jo viņš seriālos ir biežāk viņu dzirdējis angliski nekā dzimtajā valodā kaut kur apkārtnē. Tas bija crazy tur toreiz, un viss, un gatavs, un uzkaries, un nevar pateikt latviski. Vai man viss vairāk tagad ausīs griežās, ko ļoti bieži liek iekšā visi, kas liek viģikus visādus taisa, kas arī piedāvā, kas rada saturu, un uz satura radīšanu viņi saka contents. Jā. Visu laiku contents. Ir saturs. Ir taču ļoti, piekam, krietni skanīgāks vārds nekā contents. Jā, un nav sarežģīts. Jā, vieglāk. Var izrunāt. Tas man ausīs griežās. To es esmu ievērojis, viens no pēdējiem, kas man ļoti ausīs griežās. Bet, tas ir tikai mans tāds. Jā, tu uzreiz gudrāks izklausies. Jā. Jo tomēr angliski pateici. To jau zinu, ko dara. Jā, tā jau laikam kaut ko rubī. Kaut ko paklausījies. Tad jau viņam internacionāls tas kontents var eksportēt. Bet kaut kā tas šauja pretējā virzienā. Mēs jau toreiz ar par šito runājām, man liekas, ka manās ausīs tas šauja tieši pretējā virzienā. Tas tā kā parāda tavu nespēju forši latviski izteikties. Tā. Jā, ka tā plūdeni. Teiksim, nav pieredzes. Jā, tie vecie krabi, kas ir tur sipiniecis un jarāni un viss, kas tur, vecie krabi, būsim reāli. Kas ir jau... kurš tur daži vienkārši sen tajā nodarbē ir, viņi vēl nav veci. Daži ir veci, jā. Tā laikam būtu pareizāk pateikt, jā. Tie ir bauda klausīties. Man ļoti patīk, teiksim, tā pati sipinieca, ka viņa var ieslēgt tādu lauku veceni, tas točnē, jā. Tas ir tik foršs paklausīties tāds atsvaidzinājums ritīgs. Toreiz man kaut kā nesanāca uz to. Arī tas Covids laikam iepērās, un kas tur man nesanāca aiziet uz viņas stāvizrādi. Jā, man arī tas pats bija, ka mēs nostatījām datumu, un tad Covids pateica, ka nebūs, un pēc Covida man tur bija hiperaktīvs periods, kurš joprojām ir. Jā. Tā arī gāzē, ne? Jā. Tā kā šlēsers, gāz grīdā. Man, tagad šitā vasara, kas bija, to es paņēmu brīvu, es paņēmu to senča dekrētu, kas tagad pienākās, tur tie 2 mēneši, un tas man bija tāds pa īsto, tāds īsts atvaļinājums. Vienīgais tāds īstais arī, kas ir bijis, laikam dzīvē līdz šim. Bet nav tā, ka es baigi īstu darbu, protams, strādāju, arī nevaru sūdzēties. Jā, tad... tāds teiciens. Bet vasarā man bija tik čilā, ka pēc tam bija grūti mazliet atgriezties, jo tu esi pieredzis ļoti, ļoti lēnā ritmā, bez steigas, bez iespringšanas. Jā. Ir tāds teiciens, atrodi, kā saka, dari to, kas tev patīk, un tev viss tavs mūžs būs atvaļinājums. Tāpat jārukā. Tāpat jāiespringst. Bet tas tev vairāk kaut kādu prieku sagādā. Jā, vienīgais, nebūs jāpiespiež sevi to darīt. Jā. Ir jau laiks tāpat aizies diezgan uz to visu. Laiks aizies jebkurā gadījumā. Jā. Tu kaut ko iedzīgi dari vai bezjēdzīgi dari, tas aizies jebkurā gadījumā. Tāpēc labāk kaut ko, kas pašam patīk. Jā, tā ir vienīgā lieta, ko tu nevari ietekmēt. Tas ir laika patēriņš. Tāpatās arī tie, kas, teiksim, tur, tīksminās kaut ko. Bieži vien tā, ka tu
iedomājos, ka, klausies, varētu uzsākt kaut ko, tādu, kas man no sirsniņās kaut kādu prieku sagādātu. Kas kuram tas Parasti tas ir kaut kas, ko tu tur esi jau no, bērnības pusauģu gadiem domājis, ka būtu forši šitā. Jā. Un tu sāc domāt, bļāviens, bet tas paprasīs gadu, tas vēl 2, vai beigās 5 gadi paies. Nē, nav vērts. Bet vecīt, tie 5 gadi paies, kurā gadījumā. Jā, un tikpat ātri. Viņi paies, kurā gadījumā. Viņi ātri paies. Jā, tā kā darīs tu to vai nedarīs, tie gadi paies, kurā gadījumā. Tā kā es visiem mēģinu. Visus mēģinu iedrošināt, ka dariet to, kas patīk. Jā, kaut vai pa stundiņai dienā sākumā. Jā. Tur nevajag uzreiz pasūtīt priekšnieku. Man arī daudz prasa, kā ar komēdiju. Jā. Tā kā var vispār pelnīt. Es nedrīkst sūdzēties. Es laikam gan esmu izņēmumu šajā jomā, kurš tur nedrīkst sūdzēties, bet arī visi, kas saka, ka es it kā gribētu, bet ko darīt, sāc pamazām. Nevajag uzreiz pasūtīt priekšnieku, pateikt, es tagad esmu komiķis. Arī tieši open micā pirmo reizi paprojiet. Un tad tu pirmo reizi 5 minūtes parunā un saproti, okei, nav uzreiz slavā. Jā. Varbūt bišķi jāapstrādā būs. Daudz arī, kas ir bijuši daži čaļi, kuri ir bijuši tiešām talantīgi, ko es esmu redzējis Latvijā, un viņi kaut kur pazuda. Es nezinu, kur viņi pazuda. Varbūt nodzērās, varbūt gan jau strādā īstā darbā kaut kur. Bet, viņi pazuda, bet viņiem gāja labi, un es točni tos joks klausījos, un bija tā, šis ir labs. Jā. Un, laikam jau arī saprata, ka nebūs jau tāpat pietiekami ar tām 5 minūtēm, kuras tev tur automātiski atnāca gandrīz vai, bet ka tur ir jāparaksta, jāpaplāno, jāpadara daudz, un tad, man liekas, viņi aiztinās, kas ir žēl, jo bija reāli rēcīgi. Es domāju, ka tas varētu būt diezgan likumsakarīgi, ja tev no get-go aiziet ritīgi labi uzreiz, no paša sākuma jau. No starta iestartē tā, ka bez nekādas pretestības tev liekas, šitais jau tagad ir vēsā mierā. Šitā tagad, tā kā peldēšu tagad, tā kā pastrāvēt visu laiku. Un tad, kad nāk kaut kādas pirmās pretestības, tad ir, Jesus, un tad sāc domāt, ka tomēr varētu būt. Jā, un tad kaut kādā brīdī, kad viņas ir vairāk salien kaklā, varbūt tad atmetās. Varbūt viņi domāja, ka es tikai muldēšu, un tas mikrofons rokā automātiski, un publika uzradīsies. Jā. Kaut kas tāds tur bija, bet tiem čaļiem labi sanāca tiešām. Bet tad, kad tu skaties kvalitatīvu, tā pagaišņi. Tehniskā pauze, jā. Tad, kad tu skaties tādu kvalitatīvu stand-up, jeb stāvizrādi, sajūta ir tāda, ka tur čalis vienkārši tā kā no gurniņa mauc. Jā, tā arī jābūt. Tā ir jābūt. Liekas, ka viņš atnāca vienkārši, ko papļāpāsim, bez sagatavošanās, bez neko. Es vienkārši esmu labs joku stāstītājs. Jā, tā arī jābūt. Tad viņš tiešām ir sagatavojies labi. Jā, tad tā ir tāda laba, laba metrika, pēc kuras vadīties. Tekstu zina tekstu, ļoti labi zina tekstu, un tad viņš nāk ārā tiešām nepiedomājot par viņu. Jā. Tas tāpatās, ka, teiksim, nezinu, vienalga kaut kādā sporta veidā, tur hokejs vai vienalga, kas, vai tur šitie, kas lec no trampolīna, ūdenī. Viņi tik tā, tur, kas tur liekas tā brīvi plūstoši. Tur nekā, tā normāli, atnāc uzlec. Patur āliņi, no sērijas. Jā. Tas laikam ir tas jau profesionālisms, tā augšējā. Jā, kad jau gadi ir ielikti darba, tad tas notiek. Jā. Krūti. Jā, aizbrauc, būs uz open miciem. Paskatīties, paklausīties. Jā, šovakar arī viens būs. Kas tur darīsies, es nezinu. Jā. Tāpēc ierašanās un dalība ir uz savu atbildību. Es neko nesolu, nekādas kvalitātes garantijas, tīri kā būs, tā būs. Pats aizvācies uz viņiem, vai tev nav laika? Šovakar, jā. Šovakar es uz vienu aiziešu, pirms 2 dienām, kaut kur 2 open mici nedēļā man sanāk. Bet tu arī uz skatuves vai tu vairāk paklausīties? Es tur testēju pavisam jauno materiālu, kas ir nekur neskanējis nekad. Kurš šovakar būs? Turpat Komēdija Latvija bārā. Jā. Okay. Jā, es nemaldos, jā. Cool. Moški jāizlaiž. Cik tur sākās? 8. 8 vakarā, ak, Dievs. Es taču esmu fāters vēcis palicis. Es 9:30 esmu gultiņā un es arī aizmidzis priecājos, kad man tā sanāk. Jā. Man nevienmēr tā sanāk, bet kopumā jo agrāk, jo labāk. Jā. Un tad var pagulēt un izgulēties. Tas tagad ir tāds kaifs, kas nevienmēr sanāk.
Man vakar bija jāizbrauc līdz Rīgai. Es braucu mājās, bija kaut kādos arī pus 11. vakarā. Tur reāli brauc mājās, jo tu jūti, kad johēdī. Nu ir tikai pus 11. Nu nav tā, ka es tagad 2 naktī braucu mājās, bet tā sajūta tāda, ka tu jau 2 rulēt mājās. Tā kaut kā pieredze tas cikls. Jā, tagad arī, kad esmu fāteris, tas ir izteiktāk. Agrāk bija tur, atceros, vienreiz man bija vairākas izrādes dienā, pēdējais privātais pasākums bija Liepājā, kaut kādos 11. vakarā sākums. Un tad pēc viņa tu brauc mājās, tas ir pēc 12. Tu brauc uz Rīgu vēl 3 stundas. Nu, tad bija tā, ka tu pie tās stūras klanies. Tagad man bija Liepājā pasākums 8. vakarā. Nu, tas 9:30 tu tinies prom. Un bija tā pati klanīšanās, kas vēl agrāk bija pēc pusnakts tikai. Tagad jau viņa ir krietni agrāk. Nu, bet es arī ceļos agrāk tagad, jā. Nu jā. Viņš cits ritmiņš. Jā, un haļavu palaist kādu stundiņu ir krietni mazāk iespēju pa dienu. Tad tu esi jauns fāters? Nu, tagad pie tevis iepriekšējā reizē biju, tad bērns nerunāja, nestaigāja, nu, neko nedarīja. Un tagad viņš jau ir bērnu dārzā, un tur viņš skraida un runājās. Un stāsta man. Tu šovasar izņēmi to atvaļinājumu? Izņēmu es šovasar, jā. Okay. Jā, nu viņš vispār līdz bērnu 8 gadu vecumam, tad okay. Tu vari arī, tā kā viņš skolā iet. Es biju iedomājies, ka tev tāds pavisam maziņš tagad, kad tu tā... Nav īsti maziņš, jau spēja aizsniegties tur, kur agrāk nevarēja, un tur lietas ir jāpārliek, lai nav nekas dzīvībai bīstams un veselībai. Pagam bērndārzā, jā? Jā. Nu, man arī ir kopš mēs pagājušo reizi. Kurš mēs pagājušajā reizē tikāmies, es arī esmu par vienu bagātāku. Vēl +1 ir, tad tev 3 tagad sanāk? Nē, 2. Jā, tad tu laikam iepriekšējā reizē viņš tur tāpā cepās, nebija kaut kas tāds. Tāpā var būt, cepās vēl diez vai. Jā, cik tur jau. Jā. Vēl tad droši, man liekas, tev puikam ir 1,5 gads. Tu biji pirms 2,5 gadiem kaut kādā tur. Pašam mazākajam ir 1,5, jā? Jā, nu tad viņš tur tuvojās kaut kur. Nu, tad vai tikko bija, vai tuvu tam bija. Kaut kur tur droši vien. Jā, tā kā tapināšanas periods iespējams kaut kad tad tas arī bija. Bet viņš mums atnāca tāds surprise, pārsteigums. Kā vienkārši dzemdības sākās. Es laikam jāizlaiž līdz dzemdību namam. Čota vēders sāp aiziet manu slimnīcu. Nē, neplānots katrā gadījumā. Pa lielam, neteiksim, ka neplānots, bet pa lielam mums jau bija tā, ka tā kā atmetuša roka bija. Kas nebūs vairāk. Labi, nebūs, neko. Izrādās. Vienkārši pa dzīvi un beigās abrakadabra un ir. Tur jau nav tik sarežģīts process. Jā, kaut kā tā. Mums sanāca sarežģītāks nekā parasti droši vien. Nekā pirmo, jā? Jā. Tā kā, jā. Man arī tagad viss tas pats vēl vienreiz mājās. Jā, man daudz tagad prasa, jau cik bērnam ir 2 gadi, un visus tos 2 gadus man arī jautā regulāri, tagad, kad tev ir bērns, vai tu stand-upā tā kā vairāk par ģimeni, tur liec kaut kādus jokus par bērniem. Es par bērnu, par to, ka man ir bērns un par bērniem jokoju jau pirms 5 gadiem, kad man bērnu nebija. Kad pat plānos viņi nebija. Jo nevienam neinteresē, kas tur ir realitātē kopumā jau. Jā. Bet ja joks ir labs, tad stāsti un viss. Nu jā. Cik daudz no tā materiāla ir paņemts reāli no saviem piedzīvojumiem dzīvē un cik jāpiepušķo? Jā, tur daudz saka, ka katrā jokā jau daļa taisnības. Jā. Vienīgā taisnība, kas ir jokā, ir kaut kāds realitātes pamats, lai tas, pa ko tu joko, neizklausītos pilnīgi debīli un ne no kurienes. Okay. Vienkārši ir kaut kāds realitātes sakņojums, bet ne vairāk par to. Tu nestāsti par to, kā es gāju pa Vecrīgu un pēkšņi tur vienreiz man pētētī skrēja. Jā, ka tur nav jāstāsta savu piekdienas Vecrīgas piedzīvojumi, vai kur tas Vecrīgā jau vietējie vairs nedzer. Viss beidzās pa dārgu palika. Tagad hindus ir Vecrīgā, jā? Tur jau viņi strādā arī, tikai tiem 2 pa dārgu. Bet viņiem arī mazāk vajag, viņiem vajag labi. Tur viņi īsāki, nav tik daudz šmigu vajag. Jā, bet, zin kā, tad, kad tu tikko
mums liekas, ka mēs te beigā nabadzībā dzīvojam, bet tad, kad tu atbrauc no tādas tiešām nabadzīgas valsts un nopelni pirmos pārsimts eiro kaut vai, tev liekas, tu vecīt, to visu var atļauties. Jā. Bārā aliņš pa sešīti visiem, jā, no sērijas. Man arī, labi, tagad vairs nejautā, bet tas ir pēdējie 2-3 gadi, tur kāpēc nebrauc uz ārzemēm stand-upot, jo, agrāk visi teica, uz Krieviju jābrauc, tur izaugsmes iespējas. Karš sākās, vairs neviens to nesaka. Un arī daudz teica uz Angliju. Pēc Brexita baigi nesaka. Tie vairs nav mūsu draugi. Vairs neiesaka. Tagad, labi, sēdi mājās. Tagad vācu valodu jāmācās. Līdz atkal kaut kāds deksits vai vēl kaut kas ne. jā, vāciešiem jau arī patīk. Tur brīnums kaut kādus uztaisīt ik pa laikam vēsturiski. Jā. Kuru dēļ pēc tam, varbūt vācu valodu tā uzmanīgāk. Jā. Nevajag Ramšteinus klausīties. Paklausies, bet klusībā pie sevis. Jā, lai kaimiņi nedzird, tādi ne to padomās. Uz austiņām. Tā ir, jā. Bet, baigi grūti ir saprast tos stiklus, pa kuriem tu šodien ej, kur šodien nav stikli, bet rītā viņi būs. Brīnumi notiek visādi dzīvē. Tas pats kaut vai tas pats Krievijas karš. Visi jau mēs draudzējāmies ar Jā, un vienā dienā vienkārši tik ļoti viss pamainās. Jā. Un tu tagad jau tikai fakts, ka tu esi krievs, viss tu jau esi jau ļaunais jau bezmazliet. Veselai čupai sabiedrības acīs, teiksim, kaut kādai, kas jau tur tā diezgan radikāli visā tajā skatā. Daudziem jau tas bija arī pirms kara aktuāli tur. Krievi bija visvainīgi. Jā, bet laikam... Kaut kas pie visu vainīgs, tas jau vienmēr būs. Iedeva tādu papildus vēl, es taču tev teicu, vai ne, no sērijas. Man šķiet arī nav jautājis neviens pēc kara, kādā valodā tu uzstājies. Jā. Tā kā uzreiz, līdz tam, man pirmā izrāde saucās stand-up izrāde latviešu valodā. Jā. Uzmini, ko daudz jautāja. Kādā valodā būs? Labi, latviešu valodā, bet tur Maksims. Jā, tur tā kā tiešām, latviski tiešām. Kiriļicā vajadzēja rakstīt to tekstu. Bet tu esi uzstājies citās valodās? Jā, angliski, krieviski, cik ir bijušas iespējas, jā. Jā, aptuveni tas pats vien ir. Angliski pat gāja aizdomīgi labi, krieviski vienkārši labi. Angliski Latvijā, jeb kaut kur Brexitā? Tā pišķi angliski es esmu Baltijā uzstājies. Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Okay. Jā. Un krievu valodā? Rīgā. Okay. Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī. Aha. Varbūt vēl kaut kur. Bet, teiksim, tas materiāls, viņš labi pārnesās citā valodā? Vairumā gadījumu, jā. Jā, ja tā ir vārdu spēle, tad ir 50-50 varbūtība, ka būs kaut kāds līdzīgs tur teiciens, frazeoloģisms, kaut kas tāds. Bet kopumā pārnesās, jā. Aha. Jā, jo tas, man liekas, tā pasarežģīta lieta vispār. Agrāk es baigi tur iesmīkņēju par to, kā filmas pārtulko. Es nezinu, mums tas seriāls Bold and Beautiful un latviešu valodā ir Hameleona rotaļs. Tas ir traknraksts un skaisti. Jā. Un tu to tā iztulkoji, ok. Tur tā rakstīts, es nezinu. Bold tas ir tāds tā kā... Bold. Pirmkārt, tas ir plikgalvis ir bold. Jā. Bet bold tas laikam vairāk tad drosmīgie un šitādi tulkojumi ir no šitiem no 90-ajiem, kad visas tās pirātiskās filmas bija. Jā. Un viņām vienkārši deva citu nosaukumu. Katram gadījumam, lai nevar piesieties. Nekas, ka tāpat pirātisks, kurš tur piesiesies, postpadomju valstī, tur Hollywooda nelīdīs. Jā. Bet, bija tur. Vai, piemēram, dažādām filmām ar vienu un to pašu aktieri. Hollywoodā ir, piemēram, tādi nosaukumi, un vietējā tirgū mums tie nosaukumi ir samainīti. Ka vienkārši citai filmai ir iedots cits nosaukums, lai, ja kas autortiesībām grūtāk piesieties. jā, man liekas, tas ir no tā laika. Hameleona rotaļs jau bija, man liekas, 90-ajos, un iespējams tur visu dzīvi viņi ir bijuši. Jā. Un tad, iztulko tā, ja kas, mums cits seriāls, mums nav šitais. Skaidrs. Tur tikai video līdzīgs un aktieri visi un scenāriji. Tad tur ir autortiesības pa vidu visam. Man liekas, tas vēsturiski iesakņojies, lai... Bet bija daudz filmas tādas, sākumā likās, varētu taču krietni labāk to iztulkot, bet beigās tu arī sāc saprast, ka jā, lai saglabātos arī kaut kāda tā
pilnāka varbūt jēga tam visam. Hamilton Ruters varbūt nebūs tas labākais piemērs, bet tur es nezinu, kā... Jā, tam nosaukumam jāskan labi. Jā. Arī, piemēram, latviski, jā. Jā, bet viņam jāskan labi, un viņam arī ir kaut kā vairāk jāatspoguļo tā jēga, ko atspoguļo, teiksim, arī tas citā valodā rakstītais, teiksim, nosaukums. Un tāpēc tur tāds 3D šahs sanāk ar šo te pārnešanu no vienas valodas uz otru, tāpēc es tev jautāju, kā ir ar to pārnešanu, teiksim. Jā, tas strādā, bet tur ir jāpiedomā arī, ko tu teiksi, ja, piemēram, tu pārnes to joku uz angļu vai krievu valodu, tur ir dažreiz baigi viņš jāpārtaisa. Jā, tu nevari pat tulkot tiešām vārds vārdā, tur ir jātulko, tā frāzes jēga, un dažreiz tur teikuma daļas ir jāpārmet otrādi, jo tajā otrā valodā tiešām neskanēs. Jā. Un parasti arī tas, kad bija joks latviski ejošs, es viņu pārtaisu uz kaut ko citu valodu, un tad ir tāpat dažas reizes jāizstāsta, lai redzētu, kā publika ņem pretī, šitādu formātu, šitādu variantu tam jokam. Ar latviešu joku tas pats bija. Jā. Ar pirmo tur parasti ir ko bišķi pieslīpēt. Jā. Jā. Arī kuru joku droši vien sanāk, viņš bija jāpieslīpē. Es šo to nekad nebiju tā aizdomājies līdz brīdim, kad es vispār kaut ko drusku dziļāk sāku. Jā, un angliski, piemēram, tas arī bišķi vieglāk ir, jo viņiem tie teikuma locekļi iet pēc formulas, pēc likuma, viņus mainīt vietām nav tik daudz iespēju. Pie mums tu vari gandrīz vai katru vārdu salikt teikumā citādāk, un tā teikuma jēga saglabāsies. Vienkārši kā skanēs, varbūt debīli skanēs, varbūt netik labi, varbūt labāk. Un to variantu latviski ir vairāk. Kā tu vari pateikt. Jā. Tīri tāpēc, ka tu vari teikumu locekļus ļoti mainīt vietām pie mums. Jā, un tas visu to esenciju arī iedod. Vai ne? Jā, es to beig nebiju tā aizdomājies. Tur nav bagāta valoda, tā ir tur vienkārši jārunā aktīvāk. Jā, ļoti bagāta. Un skaista tā valoda. Ja tu viņā smuki plūstoši orientējies. Jā, tur visi ārzemnieki brīnās, kādā valodā jūs tur runājat. Jo it kā izklausās pēc itāļu, bet, jo tiešām fonētiski skan līdzīgi itāļu valodai. Daudz ārzemnieki saka, jums te ir kaut kāds pasta language, makaronu valoda, jo tāda kaut kāds itāliskais piesitiens. Jā. Varbūt, jā. Bet grūti saprast, teiksim, pašam. Jā, tīpaši, ja tev tā ir dzimtā valoda, tu nevari būt objektīvs viņu vērtējot, tev viņa ir un ir. Tā ir vienkārši valoda, kurā mēs runājam. Kam viņa ir līdzīga, kā viņa skan. Jā, tāpat latviešu valodā ir šitie visi š, ir baigi šņācoši. Jā. Viņi, gan jau lešiem tādi paši ir. Poļiem ļoti izteikti. Jā, bet daudziem citiem viņi nav. Un pat skaņas pultī ir jāregulē tas, lai nav tas tik jaudīgs, jo viņš cērts ausīs. To sauc par DSR. Jā. Tā arī nogriezt viņi. Jā, pareizi ir. Bet ne visi to dara, jo tā kā standarta uzstādījumi viņi latviešu valodai gluži nedara skaņas pultī, kas ir. Aha. Viņi neskan tik skaisti, kā varētu. Pasties, varbūt laba jauna doma tagad, vai katrai valodai vienkārši standarta iestatījums jau. Jā. Tur atbrauc, tur pieņemsim, kur mēs te taisam jaunu pulti, tagad vajag vienu latviešu pārstāvu, vienu tur krievu pārstāvu, vienu vācieti, tagad katrs tur savai valodai uzstāv. Un Angļiem vēl katrai viņu pilsētai, kur tas dialekts atšķirās, vēl jāpieliek. Lai iztaisno vismaz daudz maz saprotamā valodā. lai visi izklausās pēc Oksfordas Engliša. Jā. Tādi nevar saprast. Jā. Neviena pults tavu šito klibo runāšanu neizlabās. Tur ir logopēds. Jā. Tieši tā, tur ar iestatījumiem neko neizračīs. Tāpatās kā uz skatuves. Ir arī uz skatuves. Ja piekruķī labi, tad daudz labāk skan. Un daudz labāk cilvēki saprot to, ko tu runā. Jā. Tur ir, dažreiz ir jāpamokās. Jā. Un tu tam pievērs uzmanību, teiksim, skaņas. Jā, riktīgi skaņa, gaisma, tas ir baigi svarīgi. Jā. Gaismu vispār, ja labi uztaisa stand-upam, tad tīri tās gaismas dēļ būs rēcīgāk. Aha. Jā, un ar skaņu, tīri tik daudz jātaisa, lai ļoti labi var saprast, ko tas čalis tur runā. Jā, tur, piemēram, basi lielie nedara. Jā, un visādas tādas lietas, jā. Tā basi šņākoņa, tur visi efekti atbalsta to maksimāli rauj nost.
dažreiz ir jāpamokās, lai to izdarītu, jo ne visas zāles ir citreiz tas tik pateicīgas un tik viegli regulētas. No eko veidojās. Jā, tur dažreiz vispār tu slēdz nevis 2 tumbas, bet tikai 1, jo atbalsts ir tāda, ka ar to 1 tumbu jau visi dzird 2 reiz, ko tu pasaki. Ar 2 tumbām visi dzird 4 reiz. Nevajag. Vispār ar 1 pietiktu. Mazo GBL-iņu nolicis bet tad visa zāle dažreiz ir jāpārbūvē. Ar GBL tas arī brutāls, jo viņš jau uz visām pusēm to skaņu izmet. Un tad arī viņi atstās pret tālāko sienu, pret tuvāko, un tad tur tornādo beigās sanāk. Jā, tā ir vesela tā kā zinātne, tā visa apskaņošana. Tāpat tās ir apgaismošana. Pirms man vispār par apgaismošanu, kā tu redzi, man nav vispār nekādas poņas. Tev nav vajadzības, tev arī neesi uz skatuves. Jā. Ja redz, tad ir normāli. Bet tad es paskatos, pieņemsim tādus profesionālākus podkastus, un man arī gribētos tā, lai smuki skatās. Tur var paeksperimentēt ar daudz ko, protams, tur arī līdz bezgalībai tas viss ir. Tas ir tas, ko es vēl gribētu savest šeit kārtībā. Pirms izrādēm, es parasti 2 stundas iepriekš esmu. Man ik pa laikam cilvēki saka, kāpēc jūs tik agri? Pirmkārt, tāpēc, ka es teicu, ka es būšu šajā laikā. Jā. Un otrkārt, tad mēs sākam darīt. Tu biji minūti pirms norunātā laika šeit. Jā, veiksmīgi sanāca. Satikta Rīgā bija tieši tāda, kādu es paredzēju. Un tad sanāca, jā. Un tad tāpat precīzi arī ierodies, mēģinu būt punktuāls. Mēģinu, jā, lai laiks ir vērtīgs un svarīgs. Un, protams. Ja daudz dara, tad var visu, ko arī paspēt izdarīt. Jā. Un tā ikdiena, kāda ir komiķa ikdiena? No rīta vēlu pamostos. Vairs ne. Tagad es mostos agri, jā. Tagad cīkais bērndārs, jā. Tur visas rīta lietas, bet rīts tā darba laiks man ir zvani, e-pasti, visas reklāmas materiālu gatavošanas, visu pasākumu sarunāšanas, reklāmas sarunāšanas, ko kur daram, kaut ko tur sociālos palikt, kas ir aktuāls, sarunāt vēl kādus nākamos pasākumus. Tu to dari vispār? Parakstīt. Jā. Tu esi pats sev tūras menedžeris, tur jau nav arī tik daudz, ko menedžēt, ko tu tur menedžēs. Piezvanīji un pasaki, es tad un tad būšu pie jums, tev pasaka, kāpēc tikai tagad, kur tu 2 gadus biji pēc iepriekšējās reizes. Mēs tikai jau kādu laiciņu gaidām bišķīt, jā. To sarunāt tur nav tik daudz. Ir, protams, jādara, jāizsūta, bet tur nav tik sarežģīti. Plus tā ir solo izrāde. Man nav jāmenedžē tur vairāku cilvēku komanda, kura tur nezin, ko dara. Bet tajā galā... Tu taču nebrauc pats ar savu mikrofonu, savu skaņas sistēmu. Vairumā gadījumu nē, jo gandrīz visur tas ir pieejams un ir jēdzīgs. Man ir arī tā tehnika mājās, retu reizi es kaut kur aizvedu, ja kādam kaut kas nav, vai tur ar manu var izdarīt bišķi labāk, bet vairumā vietu, tur to visu vest. Nav jēgas vienkārši, jo vairumā kultūra vietu stāv tehnika uz vietas, tu tikai pieregulē, cik viņu vajag sev pašam. Kaut gan ir arī bijis tā, tu atbrauc uz pasākumu, man saka, tie cilvēki, kuri teikšu, mums tā kā visi ir uz vietas, tad tu atbrauc, man saka, ziniet, mašīnu, tur pie aizmugurējām durvīm, tur tehniku sanesīsim. Tur tā tehnika, viņus tehnika reku stāv. Tur jau ir mikrofons. Saku, pirmais, vispār jau jūs teicāt, ka tā kā tehnika ir, un es redzu, ka ir. Un tad nezinu, priekš kā mēs vestu savu un 2 reiz viņu krāmētu iekšā ārā vēl. Arī stand-ups ir pateicīgs. Tur varbūt tehniķis nav uz vietas, viņš nemaz nezinu, kā ieslēgt tur vecais. Arī tā ir gadījies, man noteikti. Tad tu pats esi vēl tehniķis. Es esmu apguvis tās lietas tīri pieredzes variantā, kad ir gadījies, ka tu atbrauc. Saka, mums tieši tur izrenovēts kultūras nams, tiešām pasmuko izrenovēts. Un man saka, mums vienīgais neviens nemāk īsti ieslēgt to tehniku, jo tikko visi salikts, neviens nav apmācīts. Bet arī nav arī tik sarežģīti. Tur bakstī visu tur. Bakstī kamēr skan. Aptuveni tur visur ir vienādi, līdzīgi. Tad ilgāku laiku tas paņem tā uzstelēšanās. Pagad, Māpelēs bijis vairākas reizes, vai ne Māpelēs kultūras namā? 2 reizes noteikti. Abas reizes tajā apaļajā zālē? Vienā un tajā pašā zālē? Vienreiz noteikti apaļajā. Vienreiz, man liekas, mēs lielajā uztaisījām un izrādījās, ka lielajā skaņa ir labāka. Jā. Un tagad lielā arī ir renovēta, man liekas. Nopietni, jā. Tur ne renovēta, bet beņķi ir smuki, tur forši salikt tādu. Tā kā tev noteikti vajag tēmēt uz lielo. Jā, pamēģināsim. Allažus jānospēlē. Pēc tam var domāt, kas ir tālāk notiek. Tehniskā pauze. Jā, labi var. And we're back.
Mēs tur runājām. Es vairs neatceros, kur mēs palikām. Kaut kur mēs tur aizpeldējām. Varu pastāstīt, kā man apisēja zvanīja. Vienmēr ir interesanti. Šitie, kas tagad ir populāri, ja? Nē, telefonu krāpnieki. Tie starp citu ar man vienreiz zvana. Tur saka, gribat papildus ienākumus. Es saku, nē, negribu. Viņi saka, kā negribat? Jūs ko apmierina, kā jūs dzīvot? Es saku, patiesībā pat ļoti apmierina. Šie prasā, ar ko jūs nodarbojaties? Es saku, jokus stāstu. Un čalis uz pauzes, kā ir turpinājums, šim ir turpinājums. Un čalis uz pauzes saka, šie izklausās pēc meliem. Es saku, tu kropli, es meloju vai tu? Viņš man vēl pārmet, ka es meloju. Tas ir vispār pilnīgi... Vairs nav zvanījuši. Starp citu, neviens pēc tās sarunas, neviens nav zvanījis jau daudzus mēnešus, pat brīnos. Jā, ka nezinu, pazuda. Šitais bija tas stāsts par to, Nē, tad citi vēl. Davai, let's go. Arī zvana tur, saka, mēs gribētu, lai jūs tā kā novadu pasākumu un stand-upu uztaisīt pasākumu ietvaros. Un šādos gadījumos es vienmēr saku, ka ir vai vadīšana, vai ņu-stand-ups, jo tās ir divas dažādas nodarbes. Tur viņas ir atšķirīgas, tur nevar paralēli darīt divas dažādas lietas. Un viņi saka, tad daram tā, ka jūs vadat, un varbūt jums ir kāds kolēģis, ko piedāvāt kā stand-upu. Jā, arī sarunāju vienu kolēģi, tas ir pieejams. Viņi saka, varbūt mēs varētu klātienē satikties. Es saku, labi, tur sarunājam satikties, pienāk tā tikšanās diena. Stundu, divas pirms viņi zvana, saka, varbūt varam pārlikt uz rītdienu. Es saku, varam, jā. Nav vēlams, bet varam. Pārliekam uz rītdienu, pienāk tā rītdiena. Šī atkal tas pats. Kaut 2 stundas pirms zvana, saka, varbūt varam pārlikt. Es saku, īsti nevaram, kas jums tur notiek. Mēs nezinām, vai paspēsim, nepaspēsim. Es saku, brauciet ātrāk, tad paspēsiet. Atbrauc, sarunājam. Un jā, viss tā kā notiek. Es saku, man vajadzēs avansā finanses, atsūtu finanses. Sākam darīt, tur runāt par to, ko visu noorganizēt. Kaut kādas vairākas nedēļas mēs tur plānojam to pasākumu. Tur it kā jau viss ir, palielam ir, tur dažas nianses tik piekurķīsim. Šie vienu dienu zvana saka, mēs izdomājām, ka mums tomēr vakara vadītājs nav vajadzīgs, jums jādod tas avans atpakaļ. Es saku, jūs zināt, kāpēc avansu ņem? Viņi saka, kā, mēs neesam saņēmuši pakalpojumu. Es saku, tad sagaidām to datumu un saņemsiet. Viņi saka, jums jādod ķipa nauda, mums arī likās aizdomīgi, ka jūs to avansu ņēmāt. Es saku, jūs saprotat, kāpēc es ņēmu? Viņi saka, es nezinām, mums neviens nekad nav ņēmis. Es saku, jūs tā kā 2 reizes gribējāt pārcelt tikšanos, ko paši ierosinājāt. Tā kā es to avansu ņemu, lai tādi kā jūs pēkšņi neizdomā. Ka viņiem, redz, nevajag vairs pēkšņi neko, un es tur savu laiku esmu cik ieguldījis, iztērējis, viņiem pēkšņi nevajag. Es viņiem vēl saku, jūs padomājat, ko jūs darīt, jo klients tā kā, jūs klientam uztaisīt pasūtījumu, viņš pateikt, nē, man nevajag, tomēr paturiet pasūtījumu sev, naudu man dodiet atpakaļ. Jā, tie tur riktīgi dusmīgi bija, bet... tad es uzzināju... Tā ir tā kā drošības nauda. Protams, taču... Loģiski. Man, diemžēl, ir arī pietiekama pieredze ar tādiem, kuri grib tikšanos 2 reizes pārlikt, kuri paši ir ierosinājuši. Un tad tas čoms, kurš stand-upoja, šis man, es saku, tev arī šitādi zvanīja, zvanīja, pateica, viss kārtībā, bet samaksāsim skaidrā pēc pasākuma, un maksimam arī ķipa. Viņi pat tam kolēģim manam samuldēja. Gadās šitādi brīnumi. Gadās. Bet tas, tā varbūt netik daudz apčakarēšana, kā vienkārši nezinu, kas notiek. Tāda naiv būšana, teiksim tā, naivs cilvēks varbūt, vai kaut kā tā. Tā nezinu, tad es domāju, tur visādi brīnumi galvā, dažreiz ik pa laikam kādam gadās. Jā. Ir tādi, zini, ka kaut ko sadomājās, tad viņam tur varbūt pašam kaut kas sajiet greizi ar finansēm, vēl kaut ko. Tā varbūt, saprot, ka vajag citur. Nevarēs pavilkt, Un tādā pēkšņi palika pa dārgu. Pirms tam bija normāli, tad sāka rēķināt. Tomēr nē. Zini, kā tāds pasākums ir tīpaši, pieņemsim, tu taisi sev privātu pasākumu. Kaut kāds, nezinu, tur kāzas vai vienalga ko, kāzas tā vispār, tas ir tā kā strojkā, ka vienmēr izrādās, ka vēl kaut ko vajag, un vienmēr ir bišķi dārgāk nekā bija paredzēts. Tas bišķi dārgāk bieži vien ir tā, ka uz pusīti vai pat vairāk. Tā kā,
Tā kā tas varētu būt, ja tu taisi savu kaut kādu privātu, nav jau svarīgi, vai tās ir kāzas, vai tas ir kaut kāds, pats, ko tu privāti kaut kādu, balīt taisi, tu neesi tajā nozarē vispār tādā, tev bieži vien tas... fantāzijas bieži vien izrādās nereālas. Tieši tā, neiet kopā ar to, ko tu vispār tur var dabūt gatavu. Šogad man arī vieni gribēja ar to pašu avansu. Viņi tā kā bija plānots, tā kā taisam vairākus lielus pasākumus visu mēnesi. Es saku, man tur točni vajadzēs avansu. Viņi saka, mēs varam tev atsūtīt avansu, bet ja mēs tos pasākumus atcelsim, tad tev tas avans būs jādod atpakaļ. Jā. Es saku, tas nav avans, tad tas ir, es vispār nezinu, kā to nosaukt. Tu rezervē to dienu priekš konkrētā pasākuma. Ja tas pasākums atkrīt, tu nevar tā pēkšņi. Iešu uz to arī. Jā, citu, kurš man tur rezervē stāv. Tur jau tā lieta, ka tā konkrētās diena, tas vakars, tas laiks ir rezervēts. Jā, un dažreiz tu tam vienam vakaram ļoti daudz ko pakārto, lai tu būtu tur tieši tajā laikā. Jā, beigā ņemšanās, loģistika. Loģistikas ir daudz, jādomā, kur braukt, kā braukt, kur visu paspēt. Jā. Vienīgais tagad es Latviju zinu tā, ka tur GPS nav vajadzīgs. Tā ir, jā. Tu brauc jebkuru un pa ceļam ir vienkārši 10 vietu, kur tu esi uzstājies. Man vāze ir, lai zinātu, kur stāv kāds. Tas tāpēc kur var iespiest, jā. Un kur nevar, jā. Kur var pasteikties vai tā tālāk. Kur papildus jāuzmanās. Vai gaismas ir ieslēgtas, sauksim to tā. Lai nav jābrauc pilnīgā tumsā. Jā. Tā kā man tas pats Latvija man ir tā kā savu kabatu zinu, principā. Tā kā šofers, jā. Jā. Ir daudz arī jautāju tur, vai neapnīk šitā braukāt, bet Latvija ir tik maziņa, tur pie mums tā braukāšana nav braukāšana, tas ir lielās valstīs cilvēki tur 200 kilometrus dienā brauc uz darbu. Jā. Un daži vispār Vācijā, kur bāņi, tur vispār 200 kili, viņi brauc uz blakus pilsētu, kas ir patālu, un pēc tam atpakaļ. Labi, tu to gabalu ļoti ātri vari nomīt, bet tāpat ir ko pasēdēt. Jā, bet 400 km ātrā minūte ir bāciņa dienā. Tā vācietim jau vienalga. Tāpēc tur bija viens, kas Teslai bija 1 miljonu uzlicis. Viņam bija Tesla ar 1 miljonu nobraukumu, tur bača vairākas reizes mainīta. Jo tur tieši tas pats variants bija. Jā. Tu uzlādējies, ties līdz darbam, uzlādējies, ties līdz mājām. Un toties pavelti brauciens. Jā. Jā. Latvija ir maziņa, bet tajā pašā laikā tāpat jau tas laiks paiet. Viņa ir maziņa, bet mums nav liela ceļu. Kad pa granti jābrauc, tad neliekas maziņa. Tad noteikti, vai pa kādu tur pa pusē meža ceļu, kurš ir ātrāks, bet kurš noteikti nav labāks. Kur es biju? Balvu pusē tur, bet vēl aiz Balviem daudz kilometri. Un Krišjāņos, vietas savus Krišjāņu, šie man saka, uz februāri ieplānojam pasākumu. Viņi saka, klausieties, ja jūs pie mums braucat februārī, jums vajag ļoti labas ziemas riepas. Jā. Es nezinu, man it kā ir ražotas un viss kārtībā, bet tad es braucu pa to ceļu un es saprotu, pa ko tā priekšniece runāja. Jā. Jo tur ir 15 kilometri spogulis vienkārši. Tas tiešām meža ceļš, apkārt ir koki, līdz ar to saule viņu baigi nepakausē. Jā, un tur ir 15 kiļi, un ar labām radzēm tu to nejūti, bet pat ar sliktām radzēm, es domāju, tur būtu ekstrēms brauciens, jā. Būtu ko turēties. Te jau arī, ja tu gribi aizbraukt līdz, Nītaurei pat taisno. Tur ir grants, jā. Tajā pašā laikā, jā, vai te ir Zaubi, pieņemsim. Tu Zaubi no Rīgas jau braucot, protams, ka tu nebrauc ar Māpilnu pa Zemenieku, ne? Bet no Māpils pat taisno, ja tu gribi aizbraukt, tad tur ir normāli. Jā, es tur arī, es nezinu, kā šo reģionu sauc, Vidzemes vidiene kaut kāda aptuveni. Augšvidzeme, var teikt. Jā. Sākums augšvidzeme. Jā, šat tad tur tā grants tevi pārsteidz nesagatavotu. Jā. Visur jau viņi ir. Pagaidām jau visur vēl ir, bet man jau liekas, ka līdz kultūras namiem jau tu vairāk vai mazāk visur, gandrīz visur var aizbraukt pa asfaltu. Izņemot Krišjāņos, jā. Pēc tam jau sākas vienkārši, tas posms bija spogulis naturāls. Okay. Vienkārši brauc mierīgāk. Jā, pabaud dabu. Baigi jau tur baudīt nevar. Skatīties apkārt labāk nevajag šī tādā situācijā. Slāp mugurvālē. Meža dzīvniekus meklēt, lāčus, ko pafočēt, jā. Tieši tā. Jā. Ja tur laiks ir, tad ir. Laiks ir, jā. Ja minimālā programma izpildīta, tā kā izrādējot vajag. Viss kārtībā varam papļakstēt to. Ja
tev augsta nav, tad ja nav jāsteidzās. Man nekad nav. Nav augsti? Nezinu, man visu dzīvi prasa cilvēki, vai nav augsti. Jā. Jā. Tev kā nav, tā nav. Nav bijis baigi. Atsaldētais, jā, kāds saka. Es sāku augstās peldes taisīt, tad ir vēl mazāk, bet arī pirms tam nebija. Jā, nekad neesmu sūdzējies. Jā, augstās peldes palīdz. Tā parūda bišķiņās. Jā, tu jūti, ka ir tā kā augsts, bet tas nav nekas slikts, vienkārši augstums un augstums. Man piesējās par šito laikam. Sponsori? Nav sponsors, bet, ja gribat, varat atsūtīt mierīgi. Bet tu vari sarunāt. Jā, bet Rūdīs, Bruviņko Kambuča, rakstīja, ka esot īpašnieks Krievs. Krievijas pilsonis, tā būtu pareizāk teikt, nevis Krievs. Bet, droši vien arī Krievs. Un tā man tur atsūtīja Baiba e-pastu oficiāli. Bet tad viņš teica, ka viņam nepatīkot. Kaut kas tur. Notariāli apstiprinātu e-pastu, ka tu esi šito te propagandu izplati. Tas vēl viena tehniskā pauze pagūšņāt. Jā. Un atsūta man oficiālu, bez mazvai oficiālu, tur notariāli apstiprinātu e-pastu. Elektroniski parakstīts. Elektroniski parakstīts, ka ir vīlies. Baiba ir vīlies Ralfhausā, ka reklamējot Krievijas pilsonim piedarošu dzērienu. Jā, Baibai bija tā profila bilde vai tur tas spēlākais? Tas e-pastiņā vienkārši. Es nezinu. Jā, e-pasts kaut kāds. Jā. Un tagad arī tev jāsteigā, tā kā pa tādu pa plānu ledu, tu nezini, kas tev rokā tur var būt kaut kāds ne tāds minerālu ūdens vai vēl kaut kas uzreiz, tagad visi tik tādi. Es nezinu, kā tagad ir Bembis vai joprojām pieder Krieviem, jo ilgu laiku piederēja. Bembis? Jā, BMW. Jā. Tad sanāk, to Bembi nevar braukāt. Jā. Tas jau ir tanks. BMW ir vāciešu. Tas jau netraucē. Bija, es nezinu, kā ir tieši tagad, bet... Jā, bija Bembis būtībā Krievu mašīna. Vai ne tagad, bet viss, kas ir ilgu laiku noteikti. Viss, kas ir publiskajā tirzniecībā, kuru tu akcijas var nopirkt, visur arī kaut kāda daļa pieder pilnīgi visiem. Gan Krievu hedžfondiem, gan amerikāņiem, gan vāciešiem, gan tā tālāk. Tā kā tu pa lielam, ja tu gribi izvairīties no viena vai otra kaut kāda tur, nezinu, kaut kādas interešu grupas atbalstīšanas, tad... Nevajag Kalašņikovu pirkt, varbūt, tas ir, tur tur nav divu domu, tur kurš ir uzražojis. Vai Lada pieņemsim, bet vēl ir šitā tēma vispār aktuāla, šitas, nezinu, bakstīšana pirkstā, tur Krievs, un tāpēc šitā un tā, man nav aktuāli, bet gan jau kaut kur daudz, kur joprojām ir, un tas vienmēr būs. Baigi cilvēki kaut kā, man liekas, neaiziet, es nezinu, vai tas ir kaut kāds tupums vai kas, bet neaiziet, ka ir divas dažādas lietas. Ir cilvēks, konkrēts cilvēks, pieņemsim, vienalga, tur Krievs, Latvietis vai Amerikānis, pilnīgi kāda starpība. Un ir gasudārstva, kas izvērš politiku, respektīvi, Krievijas valdību. Protams, ka es viennozīmīgi esmu ar visām četrām pret Krievijas valdības izvērstāju ģeopolitikai dotajā brīdī. Tāpatās kā mēs noteikti vispārējie. Jā, daudz gan Krievi. Sūtu atbalstus uz Ukrainu, gan visu kaut ko esmu sūtījis. Daudz Krievi no Krievijas arī aiztinās. Tieši tā, un tas pats jau arī... pateica, tur nav labi. Es nezinu, iedomājies, daži sēž ķurķī par to, ka pateica. Iedomājies, ka Latvijas valdība tagad kaut kas aiziet ciet un kaut kādas sūdzes sāktu vārīt. Tu tagad nes atbildību dēļ tā, tā vairāk vai mazāk. Taču it kā nē. Tā, man liekas. Es nezinu, kā individuāls persona. Bet tagad, tu sāktu klapēties ar lietuviešiem vai rigauņiem. Tagad iedomājies, tur ar tankiem, vai ne? Es arī būtu ar visām četrām pret tādam scenārijiem. Bet sanāk, kad es tagad iekrītu kaut kādā tur, katlā, kad tu tur esi tagad, nezinu, fašists vēl kaut kas tur. Crazy. Jā, jo tu leišu dasu vairs nedrīkst pirkt. Jā. Cepelīnus nedrīkst gatavot. Vai otrādāk. Vai tad jau, ja teiksim... Basīti nevar spēlēt. Jā. Nē, ja tā ir Latvija, ja tā būtu, pieņemsim, Latvijas valsts, kas, teiksim, uzsāktu, nezinu, kaut kādu konfliktu vai vienalga kaut kādu bezjēdzību ar kādu no kaimiņiem, pieņemsim, tur ar igauņiem. Es būtu ar visām četrām pret tam visam, jau kurā gadījumā. Bet tikai fakts, ka esmu latvietis, sanāk, ka pasaules acīs tajā brīdī būtu, vai vismaz vietējā reģiona acīs, es būtu uzreiz kaut kāds tur peramais zēns.
Viss ar šito čalu neko nedrīkst iesākt vairāk. Ne ar viņu tur draudzēties, rokās doties. Kaut kā tā. Jā, tā līkuma uzreiz. Jā, tas, man liekas, tas tā kā baigi daudziem neaiziet. Jo arī Krievijā ir ļoti daudz pilnīgi sakarīgi un normāli Krievi, un Ukrainā ir tādi, kas ir Ukraiņi, kas ir par Krievijas izvērsto politiku. Jā, tos arī. Visur ir visi viedokļi. Plus, jā, tur ir miljoniem cilvēku. Tieši tā. Tur diametrāli pretēji varianti arī ir pilns. Jā, tieši tā. Tā kā es nezinu. Man liekas, vajag bišķiņās nolaist tvaiku čaļiem, kas tur tā šitā baibām. Jā. Baibai vajadzētu uz spā aiziet. Vai ir pārāk daudz brīvā laika? Ar kaut ko tādu nodarboties. Ko tas? Iedomājies, kādus vēl stulbumus viņi dara, vai viņš. Tas bots, varbūt tas bija bots. Onos. Jā. Ko tad vēl dzīvē dara tāda? Ja jau šitādas vēstules sūta. Kādi tur vēl ir hobiji? Jā, točne jau. Nē, tas diez vai bija bots, tas bija noteikti, ka leģit kāds bija. Vienkārši neapzinājās dzimumu. Bija problēmas. Bija problēmas ar baibu. Anyways. Kā pieskārāmies tādiem muķībām arī. Kaut ko puslīdz minimāli nopietnu var pamuldēt arī kādreiz. Jā. Zī kā. Šitā tēma laikam vēl ilgi būs aktuāla. Nezinu, baigi jau negribās, lai mēs šķeļamies tur. Tikai dēļ kaut kādas tur nacionalitātes vai dēļ ticības vai dēļ es arī nezinu, kam tas dēļ... nevienam īsti galā nav baigi izdevīgi izņemot pašiem politikas bīdītājiem kaut kādā variantā. Tiem, kas šķeļ, jā. Jā, es arī nekad neesmu redzējis, ka kaut kādi tur tīri politiski lēmumi dotu labumu vispār kaut kam citam, izņemot tam, kurš to lēmumu izbīdīja un pieņēma. Jā. Nekāda vienkārši. Viņam, jāsaprot. Kāda cita sautīgās interesēs, tev tur jāpakļaujas. Tiešām. Tieši tā. Jāsaprot, jau ir tie, kas tagad kurina to visu to naidu. Tā kā viens pret otru. Viņi jau tieši to arī dara. Viņi mēģina meklēt to elektorātu, kurš tā kā, elektorātu ar galvu. Viņam vēl pamēģina, viņš vēl tiek pabakstīts tas elektorāts. Sasāpināts kārtīgi, ar tādām smukām suģestījas metodēm un tā tālāk. Un tad beigās, rekur. Tu esi tagad manā komandā, un tas tur to vajag vispār tur ar... Jā, tu to slikts. Tas ir sliktais, jā. Labi, visi pārējais slikti. Tagad balso par mani. Tā jau ir tā manipulācija ar tevi. Ka tu viņam un šādā veidā es skatos, viss slikti.lv flanks, kas ir, kas... Jā. Tur, es nezinu, visādi tur tie breimaņi, un kurš atrod pilnīgi visam, kam piesieties, un nekas nav labi Latvijā. Protams, tā, ka vispār nekā nav. Nekā laba nenotiek. Un tad es kaut kad nesen skatījos ar vienu podcastu, tur tāds, pavisam svaigs, laikam, tur neskatās neviens viņu, bet es nostījos. divi par politiku tur spriež. Tā kā mēģina būt politiskais šis te podcasts, un es saprotu, ka tas vadītājs, viņam jau ir jau aģenda jau savu, tā kā jau savus uzstādījumus jau ar kādu viņš jau, tā kā jau ir atnācis vispār parunāties, un viņš ir paņēmis tā kā no pretējās nometnes. Bet tas čāls no pretējās nometnes, kurš, es nezinu, viņš bija parists, laikam, kas ir no tās pārsārakstā. Jā. Es tā baigi neorientējos viņos visos. Tāpēc, ka pa daudz partiju Latvijā. Jā, bet viņš tā smuki visu tā salika pa plauktiņiem, un tas čāls pilnīgi, tu redzi, ka viņam pilnīgi nav aiz kurienes tā, paņem gribētos, ar inteliģenci paķert, bet nav kur. Gan jau, kad ir, kur viņus paķert, bet tur jābūt ir zināšanām. Es kā, sapratnē vispār par procesiem. Var jau arī vienkārši bļaut. Tas arī tāds arguments, kas pietiekami efektīvāks, bļaut virsū skaļāk kaut ko. Bet bļaušana tā ir tagad ļoti populāra tēma. Tas ir populārāk nekā vajag savu taisnību. Zin kā, ja tu vēl skaļi un ar emocijām saki kaut ko pamatot uzreiz +1 līmenis. Un tagad ļoti vienkārši to izdarīt solo. Jā, uzreiz ticamāk izklausās. Tev nav kas argumentē, pretargumentē, tu solo vienkārši. Jā, kamerā. Tas jau pretī nerunās vismaz. Jā, tev pretī nerunā. Gan jau atradīsi domu biedrus, kuri arī tāpat domā. Tieši tā. Algoritms vēl piepalīdzēs. Jēsā. Ko? Tiekamies stāvizrādēs? Izrādes no nākamā gada visur. Daudz. Kur var meklēt informāciju? Manas lapas un kaut kur jūsu tuvējā kultūras iestādē. Visas manas lapas, Instagrams, Facebooks, TikToks, kas tur vēl ir, ko lieto.
Nu, un ļoti lokāli, kur no es parādos, tur arī visu šo iestāžu lapas. Cool. Paldies, Maksim, kad brauc. Jā, ja vajag na haļavu biļetes, dod ziņu, mēģināsim savīdīt. Es nesolu, jo tur viņi paši tirgos biļetes, bet es dažreiz varu kaut kādu blatu sev norganizēt. Viss kārtībā. Atbalstīšu tevi. Nopirkšu biļeti. Labi, pietiek muldētājiem strādāt, jā. Laižam atpakaļ pie darbiem. Davai, veiksmīgi šo. Rest out to gay side.